Pārējām pie Ecihiela 34. nodaļas. Pravietis ir pārliecināts, ka turpinot atklāt šīs atklāsmes zināšanas, jūs par to sapratīsiet daudz vairāk. Ecihiela 3:4:1. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds. Cilvēka dēls, sludini par Izraēla ganiem, pravietu un sakitiem. Tā saka Dievs tas kungs ganiem. Kas viņi ir tagad ir? Vadītāji? Tas ir priesteri vai baznīcas vadītāji? Bēdas Izraēla ganiem, kas paši sevi baro. Vai ganiem nevajadzētu ganīt ganāmpulkus? Jūs ēdat taukus un ģērbjat vilnu, jūs nokaujat to, kas tiek pabaroti, bet ganāmpulku jūs neganāt. Jūs neesat stiprinājuši slimos, nec dziedinājuši slimos, nec sasējuši to, kas bija salauzts, nec jūs esat atveduši atpakaļ to, kas bija padzīts. Ko viņš tagad apraksta, Efraims, jo Jūda nekad netika padzīta. Un jūs neesat meklējuši to, kas bija pazudis. Kas bija pazudis? Efraims. Bet jūs ar spēku un cietsirdzību, stingrību esat pārvaldījuši viņus. Tagad viņi sāka karot viens pret otru, Jūdu un Izraēlu valdīšanas laikā. Es domāju, ka tas turpinājās viens no otru nogalinot šurpu turpu un nogalinot viens otru. Ziemeļu karaliste un dienvidu nekad nebeidzas. Naidīgums vienam pret otru bija pēdējais no visiem ķēniņiem, kas par to runāja un teica, ka viss, kas notiek abās valstībās, bija grēka vai netaisnības dēļ. Vai ir saistība ar mūsu ziemeļu un dienvidu karu Amerikas Savienotajās valstīs mūsu grēku dēļ? Daudz, kas notika ar viņiem abiem, tāpēc tas atkal attiec uz Dievu, sakot, ja jūs to visu darīsiet, es jūs sveitīšu pār visām zemes tautām, bet ja jūs to nedarīsiet, jūs nāksies staigāt lāstos. Un līdz ar to tie materializējas lielākajai daļai no mums, un pravietis nozīmē lāstus. Tagad tas nav 5. pants, un viņi tika izklīdināti, jo viņi bija bez gana. Tagad tas ir galu galā runā par Jēzu, viņi tika izklīdināti, jo nebija gana. Tajā brīdī nebija neviena, kad Jēzus nāca, tad viņš kļuva par to ganu, bet šajā brīdī jums ir jāsaprot, ka tas šeit runā par Efraimu vai Izraēlu, kas pazīstams arī kā Ziemeļu valstība, jo viņi kļuva par laupījumu. Visi lauku zvēri, kad tie bija izklīdināti. Citiem vārdiem sakot, viņi vienkārši bija bezpalīdzīgi, atvērti iznīcināšanai. Turpinām. Mana savis klejoja pa visiem kalniem un uz visiem augstiem kalniem. Jā, mans ganāmpulks bija izkaisīts virs zemes, un neviens tās nemeklēja. Nevienu neinteresēja, un neviena dvēsele neizgāja tos meklēt. Neviens pat nevēlējās tos meklēt. Šajā brīdī caur šo 6. pantu nevar noliekt, par ko viņš runā, par Ziemeļu karalisti vai 10 pazudušajām ciltīm. Tāpēc jūs gani klausieties tā kunga vārdu. Kā es dzīvoju, saka Dievs tas kungs, jo mans ganāmpulks kļuva par laupījumu, un mans ganāmpulks kļuva par barību katram lauku zvēram, jo nebija ne gana, ne mani gani nemeklēja. Mans ganāmpulks tagad, uz ko viņš atsauca, kad viņš saka, arī mani gani nemeklēja, manu ganāmpulku. Jūda nemaz nemeklēja otru ganāmpulku, kas bija viņa brālis. Kāpēc? Pirmais, ko viņi ienīda to, bet ganīja paši sevi un nebaroja manu ganāmpulku. Tāpēc jūs gani klausieties tā kunga vārdu, tad klausieties. Tā saka Dievs tas kungs, lūk, es esmu pret ganiem, un es prasīšu savu ganāmpulku no viņiem, un likšu viņiem pārstāt ganīnu ganāmpulku. Un gans vairs nebaros sevi, jo es izglābšu savu ganāmpulku no viņa mutes, lai tie viņiem nebūtu par barību. Jo tā saka Dievs tas kungs, lūk, es ganīšu, pārmeklējuši savu savis, gan meklējuši tās. Un gans meklēja savu ganāmpulku tajā dienā, kad viņš ir starp savām izklīdinātajām avīm, tā es meklējuši savu savis un izglābšu tās no visām vietām, kur tās ir izklīdināts mākoņainā un tumšā dienā. Tā pulcēšanās nebija fiziska, un tā jums būs jāsatver.
Citiem vārdiem sakot, viņš nestaigās pa visu pasauli un neteiks, tu nāc, vai turiet pogi ikvienu. Nē, tā ir garīga pulcēšanās. Gadiem ilgi pravietis ir teicis, ka jums jāspēj dzirdēt pārdabiskā vai gara valstībā. Problēma ar šo apgalvojumu ir samērā vienkārša. Mums ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka viņi dzird balsi, ko sauc par Dievu. Patiesībā harizmātiskā un vasarsvētku kustībā ir bijusi augstāk par visiem un absolūti galvenā ar šo mācību. Citiem vārdiem sakot, viņi nekad nedomāja dzirdēt no Dieva, kamēr nebija piepildīti ar svēto garu. Un tad pēkšņi katra viņa doma bija Dievs, kas ar viņiem runāja. Tas noveda cilvēkus daudzās nepatikšanās. Un vēl šodien, kad mēs runājam, Dievs nerunā ar individiem ārpus viņa pašas dzīves, un tas ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu. Lai jūs nebūtu pravietis, Dieva apostols vai kāds no pārējiem pieckārtējiem kalpošanas birojiem, ļoti, ļoti reti Dievs uzrunās jūs citādi, kā tikai no jūsu dzīves un ģimenes. Tāpēc skatieties, ka tas neatstāja daudz vietas attiecībā uz to, kas mums būtu jādara. Vai kāds cits uzskata, ka tas nav pareizi un kas būtu jālabo. Tas to visu izdzēš. Dievs vēlas, lai jūs vispirms saprastu par sevi. Tad kāpēc jūs esat nolicis uz šīs zemes Dievs un dievišķā likteņa, kur izpildē jūs esat nolicis šeit uz zemes, lai jūs varētu paveikt to, ko Dievs vēlas darīt caur jums. Bet tas, ko mēs esam darījuši, ir dzirdējuši Dievu balsi un izstiepušies to virzienā ārpus robežām. Un katru reizi, kad mēs lūdzam, Dievs sniedz mums kādu lielisku atklāsmi par to un to visu un pārējo zem saules. Diemžēl cilvēkiem, kuriem ir radniecīgie gari, būtu grāmata, kas ir daudz lielāka par Bībeli. No tā viņiem saka tas kungs, neskatoties uz to, ka lielākiem praviešiem, kas ir bijis uz šīs zemes, tas nekad nav noticis. Tāpēc saprotiet, ka labākajā gadījumā tas ir jātur rokas stiepienā attālumā. Turpināsim līdz nākošo pantu. Un es viņus izvedīšu no ļaudīm un savākšu no zemēm. Tagad ievērojiet, ka to ir vairāk nekā viens, un vedīšu uz viņu pašu zemi un barošu Izraēla kalnos, upēs un visās valsts apdzīvotajās vietās. Es tos ganīšu labās ganībās, un Izraēlas augstajos kalnos būs viņu ganāmpulks. Tur viņi gulēs labās ganībās un bagātajās ganībās tie ganīsies kalnos Izrēlā. Labi, es ganīšu savu ganāmpulku un likšu tiem apgulties, saka Dievs tas kungs. Es meklēšu to, kas bija pazudis, un atnesīšu atpakaļ to, kas bija padzīts, un pārsiešu to, kas bija salauzts, un stiprināšu to, kas bija slims, un es iznīcināšu plaukstošos un stipros, es viņus pabarošu ar spriedumu. Tātad Dievs gatavojas darīt pavisam citu lietu. Lai gan šodien Izrēlā divi galvenie rabīni ir pilnībā atbildīgi par Izrēlu, premjera ministrs Netanjahu ir cilvēks ar lielu spēku, taču viņš joprojām atbild šiem diviem galveniem rabīniem. Pēc uzvaras 2013. gada vēlēšanās viņš kļuva par pirmo cilvēku, kas premjera ministra amatā ieņem 3. termiņu, kopš dibināja Davida Ben-Guriona. Viss, ko viņš dara vai nolem, ir viņu apstiprināts 1967. gada karš, kurā Netanjahu bija armijas virsnieks, kauju izlēma galvenie rabīni. Jo izpētot svētkus, ko jūs atklāsiet un uzzināsiet visu, kas jebkad ir bijis aktuāls Izrēlē. Vienā no šīm lielajām svētku dienām, nevis pēc viņa izvēles, bet gan pēc Dieva dievišķās pārdabiskā akta tagad. Tātad viss šīs lietas nav tikai tas, kas šajā grāmatā ir dots brīnišķīgai, jaukai vēstures stundai. Lai mēs varētu par to izlasīt un teikt, nē, mēs nevēlamies, lai mums būtu daļa no tā, bet tas tiek dots tiem, mēs, kas esam pieņēmuši Jēzu un atgriežušies sevis paklausībā, lai ievērot viņa baušļus, un atkal viņa baušļi bija pirms 4 evaņģēlijiem. Kas rakstīts par viņu. Viņa baušļi pat nebija. Viņa baušļi, viņš teica,
ka vārdi, kur es runāju, nav mani, bet mana tēva. Vai dzirdējāt, ko pravietis teica? Jēzus nekad nerunāja to, ko gribēja, bet paziņoja. Es jums saku tikai to, ko dzirdu sakam tēvu. Tātad, ko viņš domāja par turiet manus baušļus? Ko tēvs visu laiku teica, caur viņu turiet manus baušļus. Tātad, kas tie ir? Ja atgriezīsieties pie pirmajām 5 Bībeles grāmatām ar nosaukumu Tanaks vai Mūsu grāmatas, jūs izlasīsiet un uzzināsiet, kā Dievs, Tēvs tās ir noteicis. Viņš to nodibināja nevis Jēzus, kas ir 3 pantu kopums, ko katrs jūds pasaulē lūdz no rīta un naktī. Ir pārliecināts, ka viņi atceras ievērot Dievu baušļus un šo lūkšanu būtību, lai tie būtu sasieti ap rokām un acu priekšā, lai būtu pārliecināti, ka gulējām un ceļamies, vai esam kopā ar saviem bērniem, kad mēs patstāvīgi runājam par Dievu baušļiem. Jūs redzat, ka tas bija vienīgais veids, kā toreiz tikt cauri, un pravietis ir šeit, lai pastāstītu mums šodien, joprojām ir vienīgā pieeja. Pravietis vēlas, lai mēs varētu būt tik saskaņā ar Svēto garu, kas ļaut viņam būt mūsu ceļvadiem un skolotājiem visos mūsu ceļos. Bet šeit atkal pravietis uzskata, ka mums ir jāpaļaujas Svēto garu un nepārproties. Bet viņš arī saprot, ka ja tas būtu mūsu priekšā, lai mēs varētu to redzēt paši, daudziem no mums nebūtu daudz jāpaļaujas. Viss, kas mums būtu jādara, ir to paķert un pielietot savā dzīvē. Āmen.